Sarunas Bēniņos. Čau visiem, mani sauc Marks. Un man joprojām sauc Marija. Čau, Marija! Čau, Mark! Tātad es kopā ar Mariju ierakstam vēl vienu sēriju no podkasta Sarunas Bēniņos. Un šodien mums ir ļoti īpaša epizode. Jā. Mark, vai tu zini, kāpēc? Nē. Vai tu ļausi man tevi izglītot? Nē. Pēc tev tāpat izglītošu. Labi. Šodien mums epizode būs ļoti īpaša, tāpēc, ka pie mums viesosies Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Super! Jā, kāds ir tavs sajūtas par to? Nezinu, man neviens neko neteica. Ir ok, nestresoju. Jā, man personīgi bišķiņi ir tāds neliels stress, bet, viņa jau būs labi, es domāju. Tā kā viņš tāds pats cilvēks, kaut arī prezidents, bet tāpat prezidents mūsu skolē, domājies. Tas ir tā Jā. diezgan liels pasākums. Ir gan, jā, gatavošanās visu, un visi skolotāji jau tādi priecīgi par to, ka satiks. Tas ir superīgi. Jā, Kā tev būs šeit? Kā tev ir šajā skaistajā dienā, kā tev pa semestru šo ir gājis? Oi, ļoti labi. Pirmais semestrs. Jā, tieši tā. Un man šai semestrī vispār gāja ļoti labi. Tā kā ļoti ātri pagāja, jo es zinu, kā citiem 12. Jā. Bet par cik es mācos 12. klasē, tad ļoti daudz darba un ļoti ātri semestrs pagāja, vismaz man tā personīgi. Un tad, es ceru, ka otrais semestrs nepaies tik ātri, jo gribas tā kā vēl izbaudīt pēdējos mēnešus vidusskolā. Un tā. Bet tā visā visumā bija ļoti labi. Šajā semestrī radās ideja par prezidenta uzaicināšanas podkāstu. Vispār jau pirms skolas sākuma tā radās. Un tad es izteicu no sākuma idejas saviem ģimenes locekļiem. Viņi teica, nē, ko tu trakais, nebūs. Tā kā tas prezidents, nomierinies, beidz vismaz. Un tad es izteicu to pašu ideju gan direktorai, gan skolotājai Dzenai. Viņas piekrita. Es uzrakstīju vēstuli no pašpārvaldes e-pasta uz prezidenta kancelē. Un tad viņi arī atbildēja un teica, ka prezidents ir piekritis un ir ar mieru atbraukt pie mums. Un tad, te mēs esam. Superīgi, jā. Tas ir šajā skaistajā dienā. Jā, kaut arī, laiks nav tas pats labākais ārā, bet jānovērtē katrs laikapstākļus. Tieši tā. Kāds bija tavs pirmais semestris? Mans pirmais semestris, šogad rītīgi sarāva. Ļoti forši, daudz darba, daudz kas jādara, daudz kas jāmācās, protams, visu laiku. Viss kaut kas ar mūziku, protams, parastie priekšmeti, bet tā nav sūdzība, viss ir ļoti pozitīvi, ļoti, ļoti patīk šis mācību process. Pagaidām ir labi, man patīk, es izbaudu. Sāku tādā smagā situācijā nonākt, apzinoties to, ka nākamgad man ir pēdējais gads vidusskolā. Jā, tā man arī pagājušajā gadā bija, tāpēc es ļoti iesaku visiem 11. izbaudīt 11. klasi. Un vispār arī 10. Man personīgi 10. un 11. klase bija tā riktīgi jautra. 10. klasē tu vēl tā kā centies iepazīt tos savus klases biedrus, 11. klasē jau tu esi apradis ar viņiem, domāju, kas te vēl viens gads. Un tagad 12. klasē ir pusē jau. Un saproti, pats. Tūlīt viss. Tā kā jā. Ko jāizbauda tā 11. klasa? Man ir izbauda savu pēdējo semestri, kas tev palicis vidusskolā. Jā, es tev pietrūšu gan jau nākamgad, vai ne? Ļoti, es tik ārprāts, es nezinu, kā es tikšu galā. Es arī nezinu. Tas ir šausmas. Jā. Bet labi, es domāju, pietiks. Zvani, nāc ciemos. Labi. Labi, bet tu arī nāc uz jā, ciemos. Nākšu. Obligāti. Labi, ierakstīsim vēl vienu podcastu. Jā, es gaidīšu, ka tu man uzaicinās, jā. Es būšu ļoti apvainojusies, ja tu neuzaicinās mani. Labi, sarunāts. Jā, jo es, kā topošais medicīnas students, ļoti novērtētu, ja man uzaicinātu. Es varu pastāstīšu ļoti daudz. Par medicīnu. Jā. Ne tikai par medicīnu, arī par... Vardīts griež vaļā un skatās orgāns. jā. Tas ir pamatskolā bioloģijā. Tur jau... Vispār man nebija. Man arī. Man bija Covid. Jā, man arī. Skolē bija Covid. Valstī bija, pasaulē bija Covid. Domāju, ķeramies klāt pie lietas. Un sāksim interviju ar mūsu valsts prezidentu. Sveicinām valsts prezidentu.
paldies, prezident kungs, kā atradāt laiku atbraukt pie mums un ka vispār piekritāt uz mūsu podkāstu atbraukt. Labdien! Vispirms sāksim ar labdien. Prieks viesoties pie jums un paldies par uzaicinājumu. Mūsu skolas skolēni iesūtīja dažādus jautājumus, ko uzdot jums. Mēs tādu aptauju izveidojām, un tad gan jau iesāksim ar šiem te jautājumiem. Pirmais, ar ko mēs iesāksim, būs tāds interesants jautājums, tāds ne par politiku vairāk, tā teikt. Cik ātri jūs kā prezidents varat dabūt saldējumu, ja jums tāds sagribās? Tā kā, piemēram, jūs sēžat savā birojā vai prezidenta pilī un jums tāds, tā kā, es gribu saldējumu. Jūs kādam piezvanat vai kāds notiek? Ja es gribu dabūt ātri saldējumu, tad es vienkārši eju ārā un pērku saldējumu tur, kur viņi var atrast. Visticamāk, tas būtu tuvākais Narvesens. Vai arī pat ne Narvesens, man liekas tuvāk par Narvesenu. Mums varētu būt Dagvils uzpildes stacija. Gan arī vienā datā. Principā, cik tas varētu būt 10-15 minūšu laikā. Labi, paldies. Labi, tad es jautāšu nākamo jautājumu. Un šis ir tāds, arī tāds, bikīt nopietnāks jautājums. Un tas ir, man personīgi tas arī ļoti interesē. Kas ir grūtākais šķērslis vai lieta, kas jums bija, ko jums nācās piedzīvot, lai jūs kļūtu par prezidentu? Tas tiešām tāds labs jautājums. Redz, darbs, ko es darīju pirms ievēlēšanas par prezidentu, bija ārlietu ministra darbs. Gandrīz 12 gadus, 11 gadus un tur sanāca 9 mēneši vai gandrīz 9 mēneši. Un, protams, ka tas ir diezgan tāds arī sarežģīts. Tur ir jāspēj orientēties dažādās sabiedrisko notikumu niansēs, dažādos protokolāros smalkumos un jāspēj sarunāties ar dažādu kultūru, dažādu sabiedrību, dažādu valstu pārstāvjiem, bet prezidenta amats ir kā no vienas puses ir varbūt ar mazāk varas lēmumu pieņemšanā tiešā veidā, bet informācijai un zināšanām faktiski ir jābūt gandrīz par visu, sākot no juridiskiem jautājumiem un beidzot ar kaut kādiem pamatiem arī ekonomikā. Jāorientējās vismaz, varbūt ne ļoti detalizēti tas ir iespējams tādās jomās kā veselība, izglītība. Un tās varētu būt mazliet tas, kas lika aizdomāties pirms teikt, jā, es piekrītu kandidēt. Vai tiešām tik plaša nepieciešamība zināt nedaudz, vai arī ir atsevišķi jautājumi, kur diezgan dziļi jāiedzinās sīkāk jau kaut kādas lietas, vai būs gana, teiksim, tās bagāžas, tās zināšana bagāžas. Bet kopumā pagaidām es nevarētu sūdzēties, man ir labi padomnieki. Nepieciešamības gadījumā visa informācija, gan ministrijas, gan pašvaldības, gan atsevišķi eksperti arī iedod apgādā kaut kādu nepieciešamo informācijas arī apjomu un dažreiz arī ar padomu. Nākamais jautājums ir, kā ir būt prezidentam Latvijā un kā jums patīk šis amats? Esmu vēl salīdzinājis, kā ir būt prezidentam Igaunijā. Es esmu runājis ar kolēģiem, tad jāsaka, ka kaut kur ir ļoti daudz līdzības, es domāju, jo redz ir divas varas formas republikās parlamentāra vai prezidentāla. Teiksim, Amerika ir izteikti prezidentāla valsts, Francija ir jau tāda vairāk prezidentāla nekā parlamentāra. Bet Latvija, Igaunija, Polija, daudz valsts tomēr ir ar diezgan tādu izteiktu parlamentu un valdības atbildību par lietām, un prezidentam ir varbūt mazāk tās atbildības, mazāk pilnvaru apjomu. Es nesaku, ka nav nekāda, bet viņi ir mazāk. Un tad tu vari salīdzināt, ka pēc būtības daudz, ko cilvēki sagaida, nezinu, Latvijā, ka prezidents var atrisināt pilnīgi visu, cik neatrisināts problēmas. Ka prezidents var iejaukties un var izdarīt visu, sākot no
teiksim, kādu nepareizu tiesas spriedumu atcelšanu, kas piederās tiesvarai, vai, piemēram, iedot naudu tam vai citām pasākumām, vai, piemēram, uzreiz izgrozīt visus likumus kaut kur, teiksim, kādā labākā virzienā. Un tas, protams, tās gaidas ir visu, bet tas pilnvar apjoms dažādās konstitūcijās atšķirās, bet kopumā viņš ir diezgan līdzīgs, un tas ir noteikts gan tā saucamais veto, gan, teiksim, likumdošanas iniciatīva, gan varbūt vienā otrā gadījumā arī iespēja vienu otru jautājumu likt uz ārkārtas valdības īstenībā. Tādā ziņā salīdzinoši ar, piemēram, Igauniju, salīdzinoši vēl ar vienu otru valsti, pat Latvijas prezidenta apjoms, pilnvar apjoms ir pat drusku plašāks nekā vienam otram kaimiņam. Bet, tur jātaisa tā pēdējais. Kopumā var teikt tā, ka visur cilvēki varbūt sagaida vairāk nekā tas pilnvar apjoms dod, bet, ar to ir jārēķinās vienkārši. Es domāju, jebkurā gadījumā, jebkurš ievēlētais gan jau cilvēks kādam, nebūs tā kā prātam. Vienmēr būs kādam cilvēkam savādāks viedoklis. Būtu ļoti jocīgi. Jā. Būtu 100%. Jā, tas būtu bišķiņ jau tā dīvaini. Nākamais jautājums. Es tagad nevaru izvēlēties starp diviem jautājumiem. Es domāju, es izvēlēšos. Bet uzreiz abas. Labi, kas jums patīk labāk, kaķi vai suņi? Ļoti tradicionāli. Jā. Reizi mēnesī man ir jāatbild. Jā. Un atbild pagaidām nav mainījusies, tie ir kaķi. Super. Un tad uzreiz nākamais. Kāds bija jūsu pirmais darbs, kur jūs strādājat pirmo reizi, kad jūs nonācāt tā sauktajā darba tirgu? Mhm. Jā. Algots darbs īstenībā tas ir ļoti tālais 1990. gads. Es vēl biju vidusskolā, pirms pēdējās vidusskolas klases un vasarā piestrādāju, bija tāds kinoteātris Dzintari Jūrmalā. Vasaras kinoteātris tagad jau sen, viņu vairs nav. Un tur es jūnija vidus līdz pat augusta vidu un piestrādāju par biļešu kontroliem. Ir dažas filmas, kuras es mūžā vairs neskatīju. Nākamais jautājums, kas mums šeit ir ar ko jūs nodarbojaties ārpus darba laika, ja brīvajā laikā? Ko jums patīk darīt? Īsa atbilde būtu neko. Garāk pasteigs, kādreiz izbraukties ar velosipēdu, kaut ko palasīt, uz kādu koncertu vai teātri izrādēs. Tādā ziņā ļoti, ļoti tradicionāli. Es uzdošu. Mums nav sarakstā šis jautājums, bet es atceros, ka bija anketā bija ierakstīts, cik prezidenta pilī ir istabu. Godavārds nezinu. Bet īstenībā tas būtu arī ļoti labs jautājums. Kā daudzām viktorīnām un konkursiem, jo, ko mēs arī tad definējam par prezidenta pili. Rīgas pilī ir prezidenta kancelē, prezidenta darba telpas un tās reprezentācijas telpas zāles. Un tad mums ir kaimiņi, kuri šobrīd ar mums kopā nedzīvo pilī, un tas ir Nacionālais vēstures muzejs, kuram vajadzētu atgriezties pilī. Un šobrīd plāni ir 2025. gadā. Ja ņemtu visu Rīgas pili, es tiešām pat nevaru iedomāties, cik varētu būt istabas. To pat varētu būt interesanti mēģināt saskaitīt vai kaut kādos arhīvos skatīties, lai gan pils, protams, ir nemitīgi pārbūvēti. Prezidenta darba telpās, ko pa brīvdienām būs jāizsteig un jāizsteig. Tad arī jādefinē, kur ir tās robežas. Jā. Varbūt pēdējais, varbūt ne. Pēdējais jautājums, iespējams, tad ir, kādi bija jūsu mīļākie priekšmeti vidusskolā un kuri priekšmeti jums nepatika? Labi, es tagad varbūt nezinu precīzi, kā vienu otru priekšmetu tagad sauc skolu 2030 programmā. Es saprotu, ka ir zināmas izmaiņas, un to jūs labāk par mani būs līdz droši. Bet mīļākie priekšmeti bija vēsture, literatūra, latviešu literatūra. Arī mums bija tāds diezgan plašs kurs aizrobežu literatūras vēsturi.
Tie bija tie varbūt 3 tie mīļākie, vēl arī angļu valoda. Lai gan tolaik nebija tik daudz jauku foršu iespēju skatīties filmas vai dažādas ierakstus angliski. Nebija jau tāda ne YouTube, ne sociālo tīklu, ne arī citu Netflix. Tā nebija. Kā gadījumā bija 2, 3 filmas kinoteātrī vai video kasetēs. Man īpaši pie sirds, godīgi sakot, negāja visas ģeometrijas, algebras un tas, kas ir patiesībā sakot ļoti, ļoti tiešām vecīgs. Bet, ja jau godīgi, tad godīgi. Nepārāk man pateikt viss, kas saistās ar matemātiku, kas saistās ar tādām eksaktajām lietām. Jā, tas ļoti saprotam. Man ir praktiski tāpat. Izņemot bioloģiju. Bioloģija, tā man ļoti patīk. Nē, tādā ziņā man kaut kur pat nebija tik liels pretenzijas pret ķīmiju. Jā. Ķīmija bija jautri. Jā. bet teiksim tā, kategorijā mīļākie un nepārāk mīļie, pārējie ir kaut kur pa vidu. Turpinot vēl par bērnību un skolas gadiem, par ko jūs vēlējāties kļūt bērnībā? Tas ir arī ļoti garš stāsts. Atkarībā no kuras klases. Teiksim, varbūt pamatskola, vidusskola. Pašā sākumā tur bija ugunsdzēsēji, policisti, un tajā laikā policisti sauc par miliči. Tāpat policija bija tālāk jau kaut kādā brīdī par ārstu, par juristu. Pēc beigās es kaut kā ņēmu un iestājos Vēstures un filozofijas fakultātē, Latvijas universitātē. Pabeidzu Vēstures matemātikas. Man arī vienu brīdi bija doma, kā jums arī stāties vēsturniekos, tā kā pēc vidusskolas, es šobrīd mācos 12. klasē. Bet tad es tomēr sapratu, ka medicīna ir tuvāk sirsniņai, un tad, jā. Ja man neizdosies iestāties mūzikas akadēmijā, tad man uzreiz nākamais ir arī tieši vēsture, tāpēc, ka man tas priekšmets pašlaik vislabāk izdodās no visiem. Jā. Tas jau uzskan, kā kolēģi saruna. Jā, bet man pēc medicīnas varbūt ir doma tā kā iet politikā, jo tas man arī ir tā, arī tuvs sirsniņai. To var darīt jebkurā brīdī. Es arī šobrīd tur iestāties partijā, man ir 18, vai ne? Vēsturnībā jau kaut kādā brīdī tur jāskatās dažādi censi, bet tu zini, ka censis arī pēc kādu laiku jau pretendēt Ļoti jauki. kādu no vēlamiem amatiem, Jā. no tiem, kuros vēl. Arī īsāks jautājums, kas jums garšo un kas jums negaršo? Saistīts ar šokolādi, tas ir numur 1, kaut kas, teiksim, saistībā ar zivīm, jūras veltēm, jūras produktiem. No tādām neēdamām lietām ir bietes un tādas, es pat nezinu. Man kolēģiem ir vesels saraksts. Viņi var iedot pēc tam gadu plašu izvērsu. Tas ir tiešām dažreiz interesanti un smieklīgi, kad kāds cits valsts prezidents vai premjers ierodās vizītē pie mums vai viņas prezidents šobrīd dodās kaut kur ārpusē, tad ir milzīgs, plašas anketas, ko ēd, ko neēd, kādas alerģijas, kādas tur vēlmes, ko noteikti nevajag darīt un tā tālāk. Un tur parasti tie saraksti ir tādi interesanti un pagari. Viņus cenšas ievērot, bet nevienmēr tas izdodās. Es domāju, mēs ar šo arī beigsim. Jā, paldies jums liels vēlreiz. Es domāju, ka šis ir tas brīdis, ka visiem vēlēt. Jā. Ļoti priecīgus Ziemassvētkus un daudz jauku brīžu nākamajā 2024. gadā. Paldies! Mūsu intervija ar prezidentu ir noslēgusies. Mark, kādas tavas sajūtas? Man patika. Bija forši. Bija patīkami iepazīties ar prezidentu tādā nedaudz tuvākā līmenī. Neformālākā atmosfērā, man šķiet. Jā, tas tā arī interesanti. Jo parasti jau lielākā daļa cilvēku, kas iepazīst prezidentu, tur viss tā ļoti formāli. Visi. Jā, un viņa pilī lielākoties. Jā, man jau arī gribētos tā būt, bet šis arī vispār ir diezgan forši, man ļoti patīk, jā. Viņš redzēja mūsu skolu un viņš atbrauc pie mums. Tā kā tas ļoti patīkam. Jā. Paldies liels! Paldies prezidentu kungam, ka viņš piekrita. Jā, man arī no sākuma bija tāds stresiņš, bet pēc tam pārgāja. Jā, tagad
iesildījās saruna. Ne. Starp citu, mūsu skolē arī notika šajā nedēļā ļoti daudz pasākumu. Mums bija izbraukuma pasākums, kas bija 19. decembrī VF Kultūras pilī, kur mūsu skolas ansambļi un kori uzstājās represētajām personām. 15. decembrī, kas bija pagājušajā piekdien, notika skolēnu vecāku balle. Varat redzēt bildes mūsu Facebookā un Instagramā, kā pasākuma apmeklētājiem tur gāja. Nedaudz ātrāk pagājušā nedēļā notika Ziemassvētku balle Gaujas ielā. Tas bija 13. decembris. Tad 20. decembrī, cik mums daudz koncertu un pasākumi, tad 20. decembrī notika ikgadējs Ziemassvētku koncerts mūsu skolas, kurā piedalījās visi mūziķi no 5. līdz 12. klasē. Un vēl 21. decembrī mūsu skolā šeit Ropažielā un Gaujas-ielā notikās masku balle priekš sākuma skolēniem, kā arī paralēli masku ballei bija radošās darbnīciņas. Esam jums paziņojuši visus pasākumus, kas notika mūsu skolā šajā pirmspēdējā un pēdējā nedēļā, pirms ziemas brīvlaika. Un tas arī viss šajā epizodē. Jā. Mēs jums atgādināsim par mūsu sociālajiem mēdījiem, kā vienmēr. Tātad Instagramā jūs mūs varat atrast @r45vsk _sp un @r45vsk citāti. TikTokā jūs mūs varat atrast @sarunas beninos, jeb sarunas bēniņos, bet bez nekādām garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, un @r45vsk _sp. Kā arī ierakstot Spotify un YouTube sarunas bērniņos, kur mēs izliekam mūsu podkāstu epizodes. Un, protams, mums ir arī Facebook, kur jūs varat redzēt mūsu visas aktivitātes. Un tur jūs mūs varat atrast, ierakstot Rīgas 45. vidusskolas skolēnu pašpārvalde. Un e-pastu jūs varat izmantot rakstot mums kādus jūsu ieteikumus vai varbūt jautājumus. r45vsk.sp@gmail.com. Jā, tagad gan ir viss. Paldies, ka jums visiem. skatījāties. Lai jums jauks brīvlaiks, lai jums ir jauki un skaisti Ziemassvētki. Un laimīgs jaunais gads. Un laimīgi jaunais gads. Jā, Atā! tiekamies nākamgad. Sarunas bēniņos.